Rikavas pagasts atrodas 40 km no novada centra Rēzeknes. Lielākās apdzīvotās vietas tajā ir Rikava, Piļskolns, Mihalki, Medinski, Kolnasāta, Kaļvi, Baltine. Rikavas ciems kā apdzīvota vieta izveidojās jau 19. gadsimta sākumā, kad Rikavas zemi nopirka muižnieks Antonijs Riks. Pēc dažiem gadiem viņa dēls Aleksandrs sāka celt Rikavas baznīcu. Vēlāk tika celta arī Rikavas muiža sēka. Šodien pagastā darbojas komunālā saimniecība, 2 feldšerpunkti, aptieka, skola, pirmskolas izglītības iestāde un kultūras nams. Kopš janvāra Rikavas pagasta pārvaldi vada Andrejs Tārauts. Pirmie mēneši pārvaldnieka amatā nav bijuši viegli. Pagastam bija izveidojušies 30 000 latus lieli parādi. Samazinot darba dienu skaitu, plānojot un ekonomiski rīkojoties ar pārvaldes budžetu, nepilna gada laikā gandrīz visus parādus izdevies dzēst. Darba vietas pie mums principā tādas nav. Bija viena kokzētava, kur bija nodarbināti 40 cilvēki, bet pašlaik tā nedarbojas, ir slēgta un lielākā daļa iedzīvotāji ir bezdarbnieki. Saņem GMI pabalstu un stipendijāti. Lielu atbalstu Rikavas pagasta iedzīvotājiem sniegus Eiropas stipendijātu, jeb tā sauktā simtlatnieku programma. Simtlatnieki pie mums pašreiz ir 39 cilvēki strādā, tiek gatavota malka ziemai skolai un kantorē, kas apkurē. GMI arī piedalās, atstrādā savu naudiņu saņemto apkārtnes sakopšanā, talkās piedalās, lapu grābšana pašreiz arī. Daži iet sociālajiem dienestam palīgā, apkop vecus vientuļus cilvēkus, tā viņi tiek iesaistīti. Arī pie dārziņa sakopšanas palīdz talkās, skolas piedalās. Ar neslēptu lepnumu pārvaldnieks stāsta par šogad realizēto Rikavas ciema upes ielas rekonstrukciju. Upes ielas rekonstrukcija tika likts asfalta segums pusielē, kas iet uz daudz dzīvojamām mājām, un tālāk uz attīrīšanas iekārtām jau ir mums škembu segums. Principā visa iela ir atremontēta, un iedzīvotāji ir priecīgi par to. Tas bija Eiropas projekts. Kopējās izmaksas ir 34 000, no pagasta attiecināmās izmaksas ir 8 000 latu. Kaut arī liela daļa Rikavas iedzīvotāju ir pensionāri, pagastā ir ģimenes ar bērniem. Pateicoties tam, Rikavas ciemā ir pirmskolas izglītības iestāde un pamatskola. Pēdējā nelielā skolēnu skaita dēļ jau 2. gadu darbojas kā Gaigalavas pamatskolas struktūra vienība. Dzīvojam un mācamies sadzīvot kopā, bet priecājamies par šo iespēju, ka saglabāta ir Rikavas pamatskola. Skolēniem ir iespēja šeit pat Rikavā uz vietas mācīties un arī saglabājas muiža sēka. Pavasarī skola svinēs 85 gadu jubileju. Visu pastāvēšanas laiku izglītības iestāde atradusies kādreizējā muiža sēkā. Šodien tajā ir 58 skolēni un 15 pedagogi. Kaut arī šogad skolēnu skaits pamatskolā nav mazinājies, bērni mācās apvienotajās klasēs. Izmantojot 200 000 vienreizējo mērdotāciju, ko pirms novada izveidošanas valsts piešķīra pagastiem, skolā tika veikts remonts un iegādāts autobuss skolēnu pārvadāšanai. Skolēnus mēs vedam no Pilskalna. Tas jau sastāda diezgan lielu attālumu, pie 16 km. Katru rītu tiek vadāti uz skolu un bērni atpakaļ. Pa ceļam mēs arī no citiem ciemiem savācam bērnus. Un pat arī no Viļānu novada privši jau skaitās Viļānu novada, bet mācās pie mums skolā, pa ceļam atvedam. Un tad mēs vedam arī no Murāniem, kas ir apmēram 6 km no Rikavas bērnus rītā un vakarā. Tā ir tālākie punkti. Vietēji jau tepat paši atnāk. Tāpat kā katrai izglītības iestādei, arī Rikavas pamatskolai ir savas īpašās tradīcijas. Mēs katru gadu septembrī un vairāk tas akcentējas uz 2. septembri pieminam skolotājus, kas šeit agrāk ir strādājuši, bet aizgājuši mūžībā. Un arī ne tikai skolotājus, bet bijušos skolas darbiniekus un arī skolēnus. Pieminam 2. pasaules kara upurus un katru gadu apmeklējam Stabarovkā. Vairākus gadus skola darbojas Komēnijus projektā, kā rezultātā izveidojusies sadarbība ar Itāliju, Turciju un Lietuvu. Savukārt pašus mazākos Rikavas pagasta iedzīvotājus katru darbdienas rītu sagaida 8 Rikavas pirmskolas izglītības iestādes pedagogi. Mums ir nokomplektētas 2 grupas.
Uzņemam bērnus no gada vecuma līdz 7 gadiem. Viena grupiņa ir no gada līdz 4 gadiņiem, un otra grupiņa ir no 4 līdz 7 gadiņiem. Тебе нравится в садик? Да, Что-то новое тут научилась уже? типа Ko tālāk paudzes mainās, jo bērni ir savādāki. Bet visiem gribās spēlēties, visiem gribās uzmanību un mīlestību. Lielu atbalstu pedagogiem darbā ar pašiem mazākajiem audzēkņiem sniedz Eiropas stipendiāti. Kamēr grupiņas lielākie bērni audzinātāja vadībā apgūst skaitļus un burtiņus, mazākie kopā ar audzinātāja palīgu var ļauties rotaļām. Līdz 3 gadiem varbūt tas bērniņš varētu sēdēt bērns mājās, bet pēc 3 gadiem, es domāju, tomēr katram bērnam vajadzētu apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi, lai viņš mācās komunicēt ar citiem bērniem, tad viņam būs vieglāk skolā. Un visu to programmu viņš apgūs nepiespiesti rotaļu veidā. Ne tikai par bērnu, bet arī pieaugušo rikaviešu veselību nomodāja Rikavas pagasta feldšere Anita Baranova. Ciemā viņa strādā jau vairāk kā 30 gadus. Mediķe neslēpj, ka daudzi pacienti viņu apmeklē ne tikai tāpēc, lai saņemtu recepti, bet arī, lai sirsnīgi parunātu. Ģimenes ārsti ir pārslogoti, viņiem ir tiešām tās diagnozes un izmeklēšanas viss ar to, ka cilvēks viņš atnāk tik tiešām un viņš daudz jūtās labāk savs ar savu parunājas, dabūjas vismaz kaut kādu parastu dabas līdzekļu kaut kādu konsultāciju. Jā. Tas ir ļoti palīdz. To viņi izmanto. Feldšera pakalpojumus katru dienu izmanto vidēji 10 cilvēki. Savukārt ģimenes ārstu Rikavas pagasta iedzīvotāji var apmeklēt Viļānos. Ko novēlat saviem pacientiem? Vairāk smaidīt, laikam ar optimismu, vairāk priecāties. It kā jāuzņem katra gada diena tā ar prieku un to, ka tas rudens varbūt tāds ir nomākts. Pasmaidīt, papriecāties par zeltainām lapām, piecelties ar labu noskaņojumu, pavingrināt kājas rokas. Tā izdzertējas krūzi, un tā viss būs labi. Vienā ēkā ar feldšeru punktu un Rikavas pagasta pārvaldes ēku atrodas arī muzeja krātuve un bibliotēka. Retas ir tās dienas, kad muzejā nevar sastapt ilgadējo bijušo etnogrāfiskā ansambļa Rikava vadītāju Janīnu Mičuli. Kopā ar vīru Vitoldu abi sirmgalvji joprojām aktīvi piedalās Rikavas kultūras dzīvē un neliec savu padomu arī jaunajai paaudzei. Vai, mīļie jaunieši! Ja jūs vairāk ietu dabā, jūs paklausītos putnu dziesmas, jūs izsmaržotu brīnišķīgo pļavas ziedu smaržu, jums būtu pavisam cita attieksme pret dzīvi, jums būtu prieks, jums būtu veselība, jūs būtu laimīgi dzīvē. Janīna Mičule šodien labprāt atceras savas bērnības un jaunības gadus, kad ganos ejot un darbus darot izdziedāta gan visa pātaru grāmata, gan visas skolā mācītās un dzirdētās dziesmas. Kas man bija nedzīvoti, broļa guvu naganēti, tralala, broļa guvu naganēt. Broļa guvu šlieni, poša vēju vainu ceņu, tralala, poša vēju vainu ceņu. Vainu ceņa vējieņa, kur vainu kalūku liki, tralala, kur vainu kalūku liki. Tos pakoru līpeņai, lai veicita vējieņa, tralala, lai veicita vējieņa. Lai veicita vējieņa, dacitām ir rudiņami, tralala, dacitām ir rudiņami. Šodien aktīvā rikavieta rūpēs par pagasta muzeja ekspozīciju. Plotu ģimenes tematiskā izstāde, kas muzejā eksponēta šobrīd, piesaista gan ar neparastajiem darba rīkiem, gan greznajiem izšūmiem. Lai varētu te virs drēbēm izgludināt, noglināt plecu, kā pienākas, tikai uz šitāda varēju. Te ir mazāks, te ir lielāks. Te gludināt katlasaiti. Tagad jau nav jāgludina, tagad neviens negludina. Bet tas Antons viņu sauca, viņš pats sataisīja šito. Apmeklējot pagasta pārvaldes ēku, rikavieši labprāt iegriežas bibliotēkā. Jāteic, ka grāmatu lasīšana vairāk interesē pensionētos rikaviešus. Jaunieši labprāt izmanto interneta pakalpojumus, bērni piedalās bibliotekāres organizētajos konkursos un viktorīnās.
Vai cilvēki arī nāk pie jums vienkārši aprunāties uz bibliotēku? Jā, ļoti bieži. Viņa nāk uz pastu, viņa atbrauc no tālām sāģām, nāksim pasildīties pie tevis, varbūt tur pasta vēl mašīna nav bijusi, pasildās, pārunā un reizēm kļūst par lasītāju. Cilvēku dzīve Rikavas pagastā, tāpat kā citur, atkarīga no savstarpējām attiecībām, darbīga un zinoša saimnieka vadības un dieva labvēlības. Rikavieši to zina un prot novērtēt katru jaunatnākušo rītu, saules staru un iespēju dzīvot šai pasaulē.